Tas uzņēmums tika ielikts melnajā sarakstā. Mums šitā arī ir gadījies uzņēmuma kontam. Es tas cilvēks, kas gāja cauri, es atradu, ka bija kaut kādas summas. Mēs nobloķējām karti pēc tam. Tas eju grāmatvedībai cauri, un es nevaru atrast rēķinu štai konkrētam izdevumam. Jo mums ir ļoti daudz visādi subscription, mums ir daudz visādi tur amerikāņu kompānijas servisi, sasi, kurus mēs abonējam, un ik pa laikam kaut ko jaunu mēģinam. Kaut kādu jaunu, kas optimizē procesu. Bija kaut kāds maksājums, kaut kāds, tur nebija liels, kaut kādā 50 eiro, zem 50. Un es uzspiedu chargeback laikam, kad pieprasīt atcelt, iesniegt. Beigās banka atmaksāja, tad uzreiz nobloķēja to karti. Tas caur karti visticamāk bija, un tāpēc pasūtījām jaunu karti. Jā, tā ir jādara, jo ir visādi tie paši cookies internetā, tur, kur kad tu veic kaut kādas darbības, atver vienu lapu, tad otru, tad Gmailu. Kaut kādā brīdī tev var pieķerties tāds, teiksim, kā vīrusiņš, kurš seko visam līdzi, un viņš var ierakstīt brīdi, kad tu ievedi savus kartes datus. Negribās nevienu sabiedēt, bet tas notiek gan reti, bet tas ir iespējams.